Madam Minister. Ministres kundze, ministra kungs, universitātes rektori, arī kolēģi, draugi, dāmas un kungi. Pirmkārt, es vēlētu apsveikt ministri Ingrīdu Circeni par šī pasākuma organizāciju, par šo konferenci šodien. Bet ne tikai par to, ministres kundze, bet arī par jūsu līderību, kas bija ļoti skaidri redzama jūsu runā un prezentācijā, kas parādīja visas aktivitātes, kas veiktas jūsu vadībā, kā ministrs vadībā. Es arī gribu jūs apsveikt par to, ka jūs esat spējuši apvienot veselību un izaugsmi, jo tās ir neizbēgami saistītas. Bez veselības nebūs izaugsmes. Un veselība, dāmas un kungi, nav izdevums, bet investīcija. Un mīts, ko mēs laiku pa laikam dzirdam, ir, ka veselība ir izdevumi. Nē, tā tas nav. Tā ir investīcija mūsu nākotnē. Latvijā tas ir ļoti skaidrs. Arī iepriekš man bija iespēja tikties ar premjerministru, kas ļoti atbalsta veselību kā prioritāti valdības programmā, un viņa vadībai un atbalstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Lai varētu turpināt izaugsmi veselības jomā un cīnīties ar nevienlīdzību un uzlabot sabiedrības veselību, ir nepieciešama starpsektoru sadarbība, kā jau ministre minēja, un tas nozīmē, ka vajadzīga arī premjerministra palīdzība un atbalsts. Un viņa klātbūtne konferencē ir signāls, ka tas tā joprojām ir. Arī mēs zinām, ka veselības sektoru Latvijā piemeklēja ekonomiskā krīze, taču ir sākusies atveseļošanās, un ministres kundze, jūs varat pilnībā paļauties uz mūsu atbalstu, un nākamais pasākums Oslo būs konference, kurā tiksies veselības ministri no Eiropas Savienības valstīm, un es ceru, ka gan jūs, gan jūsu kolēģis finanšu ministrs varēs ierasties šajā konferencē. Un rektors arī minēja ļoti svarīgu lietu, par ko es gribētu vēl runāt. Un viņš runāja par cilvēka individuālo atbildību un sabiedrības atbildību. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka abām ir jāiet roku rokā, jo individa atbildība jāpapildina ar iekļaujošu politiku un vidi, un tā ir mūsu atbildības joma. Tāpēc mēs esam šeit. Mums ir jāveido tādu politiku un vidi, kas atvieglotu individa izvēles veselības jomā, lai individi būtu veselīgi. Un es šodien īsumā runāšu arī par mūsu atbildības jomu, un es runāšu par Eiropas politikas ietvaru 2020. gadam, bet ar jūsu atļauju, ministres kundze, es arī runāšu par taupības pasākumiem un ekonomikas krīzi, kas skāra jūsu valsti. Veselība ir vērtīga globāla prece, tas ir svarīgs resurs, tas ir ļoti svarīgs mūsu valsts nākotnē, tās attīstībai, taču bez tam veselības aprūpes sektors ir viens no lielākajiem ekonomikas sektoriem, un veselība arī saistīta ar cilvēktiesībām un sociālo taisnīgumu. Cilvēktiesību aizsardzība ir svarīgākais, un kāpēc ir vajadzīga sabiedrības veselības nodrošināšana. Un Eiropas Savienības dalību valstis septembrī tikās, lai uzlabotu sabiedrības veselību, lai samazinātu nevienlīdzību. Un, Eiropas veselības politikā izveidota ceļu karte, kur ir noteiktas veselības aprūpes prioritātes, un mums izdevās vēl līdz šim nepieredzēti lielā mērogā pievērsties hronisko slimību apkarošanas jautājumiem, arī veselības aprūpas pārklājumam un arī sociālajiem nosacījumiem un tam, kā nodrošināt nepārtrauktu atbalstu sabiedrības veselībai. Veselība 2020 ir reakcija uz nopietniem izaicinājumiem veselības aprūpē visā Eiropas reģionā. Visā mūsu reģionā pēdējo 10 gažu laikā veselība ir ievērojami uzlabojusies. Mēs esam pievienojuši vidējam dzīves ilgumam 5 gadus pēdējo 10 gažu laikā. Tas ir milzīgs veiksmes stāsts. Tomēr tā nav noticis visur, un ne visiem vienlīdzīgi. Un tas nav pieļaujami.
daudzas grupas, tik daudzas teritorijas nevar sasniegt šos mērķus. Un nevienlīdzība veselības jomā arvien pieaug valstu starpā un arī pašās valstīs. Un tas mums, politikas veidotājiem veselības jomā, ir ārkārtīgi satraucošs fakts. Mēs varam redzēt, kāds ir veselības aprūpes atšķirību apjoms Eiropā, tas atšķirības arvien pieaug, un paradoxāli, bet 70. gados vienlīdzības jomā situācija bija daudz labāka. Mūsu pašreizējās zināšanas par sociālajiem determinantiem nozīmē to, ka mums ir jāpēta visa sabiedrība, arī jāmeklē atbildība visā valdībā. Mums ir veselība jāsaist ar plašākiem jautājumiem un nav jāpievērš tikai veselības aprūpas pakalpojumiem. Veselība 2020, piemēram, pievēršas arī izglītības sasniegumiem, nodarbinātībai, darba apstākļiem, sociālajai aizsardzībai un nabadzības samazināšanai kā svarīgiem komponentiem. Un tajā ir pieņemtas tādas pieejas, kā sabiedrības spēja pretoties slimībām, sabiedrības kohēzija un citi aspekti, kas saistīti ar veselību un labklājību. Skatoties uz Latvijas dzīves ilguma rādītājiem, ministre jau minēja, ka tie palielinās un tai pašā laikā notiek sabiedrības novecošanās. Bez tam iedzīvotāju skaits Latvijā neaug. Un visas sekas tam var būt tādas, ka pieaugs prasības veselības aprūpei un būs nepieciešama ļoti rūpīga plānošana. Ekonomiskā krīze Eiropā lika arvien nopietnāk pievērsties nevienlīdzības jautājumiem Eiropā. Pieaugoša nevienlīdzība ir viens no lielākajiem sociālajiem politiskiem izaicinājumiem mūsu laikos, taču tā nav neizbēgama. Lai pievērstos vairākiem determinantiem vienlaicīgi, ir nepieciešams milzīgs darbs. Tas nav viegli. Un atdeve vienmēr nav īstermiņā. Nepieciešams ir redzams, ka diagnostikas jomā un atsevišķās veselības aprūpes jomās ieguldījumi sniedz atdevi ātrāk īstermiņā. Taču, ja netiks nodrošināta ilgtspēja, tad labie rezultāti nebūs noturīgi un problēmas turpināsies. Viens konkrēts piemērs saistībā ar Latviju ir smāšu mirstības rādītāji. Kaut gan tā kopumā samazinās. Un ir arvien ir patiesībā mazāka nekā problemātiskākajos Eiropas reģionos. Tomēr māšu mirstība Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienības valstīs, un arī ministrs kundze to minēja. Te ir konteksta faktori, tādi kā veselīga vide, informētība par veselību un tās nodrošināšanu, arī izglītības līmenis ir svarīgi faktori, bet svarīgi faktori ir arī bērnu dzimstības un mirstības rādītāji, kas raksturo veselības aprūpas sistēmu. Konteksts ir ļoti izaicinošs. Pat spēcīgas veselības aprūpas sistēmas tikai ierobežotā veidā var samazināt mirstību. Un dažkārt arī netik laba veselības aprūpas sistēma var samazināt mirstības līmeni vai arī šo statistiku turēt zemā līmenī. Ļoti svarīgi šeit veselības aprūpē ir pievērsties dzimtei specifiskai veselības aprūpē, un tas īpaši saistīts ar māšu mirstības jautājumu. Es gribētu rekomendēt, vai patiesībā šī tēma jau tika apskatīta kā viena no galvenajām tēmām pagājušajā gadā. Es gribu pateikties ministras kundzei par to, un es arī gribu pateikties ministras kundzei par to, ka par šī gada tēmu ir nosauktas sirds un asinsvadu slimības, kas arī ir ārkārtīgi svarīga tēma Latvijai, kā jūs to drīz redzēsiet. Eiropa mainās, ir jaunas prasības, izaicinājumi un iespējas, kas rodas. Mēs saskaramies ar sarežģītību un neskaidrību, nenoteiktību Eiropā. Ir dažādi jauni izaicinājumi, tādi kā liekā svara problēmas, un tam nepieciešama ļoti aktīva visu valdības līmeņa iesaistīšanās.
tomēr ir arī daudzas ļoti pozitīvas tendences. Mēs daudz vairāk zinām par slimību determinantu spektru, īpaši par sociālo determinantu, un mums ir daudz uz pierādījumiem balstīts informācijas par to, kas ir efektīvs un kas nav. Arī tehnoloģijas, kas mums ir pieejamas, ir lielā mērā uzlabojušās, un ir iespējas, ka nākotnē būs vēl labāk. Of premature mortality in the European region in the last 35 years is on this slide. 3 leading causes of premature mortality is heart disease, cancer, injuries, and violence. We all know, but let me repeat it again, that 86% of our mortality and 77% of the disease burden in the European region is caused by the chronic non-communicable diseases. Investing in prevention and better control of this broad group will reduce premature death and preventable morbidity and mortality, and it will also improve the quality of life. Here we have an overview of the premature mortality in Latvia from 2010. While premature adult mortality is decreasing, it is still high in Latvia, with death from cardiovascular diseases, particularly among men, as you can see, cancers, lung cancer for men and breast cancer for women, and injuries, motor vehicle accidents for men, and suicides are predominating. These causes are mostly avoidable, and their main risk factors are known and they are modifiable. A significant fraction of deaths are associated with the high rates of behavioral risk factors, including smoking and alcohol abuse, and these behaviors are enhanced by low prices and easy access, and therefore intersectoral action un vieglā pieejamība, un tāpēc šajās jomās mums ir jāaplūko, kāda darbība būtu veicama. Ir ekonomiskas iespējas, gan ekonomiskas grūtības, īpaši runāt par taupības pasākumiem un krīzi. Un šeit ir tas moments, ka mums ir tiešām jādomā par sabiedrības veselības aizsardzību. Mūsu reģiona valstīs ir ļoti liels atšķirības tajā ziņā, kā sabiedrības līdzekļus krīze ir ietekmējusi. Rietum valstis ir cietušas īpaši smagi, bet mēs arī visā reģionā redzam, ka izaugsme ir zemāka, augstāks bezdarbs, un līdz ar to ir liels spiediens uz sabiedrības finansiāliem līdzekļiem. Tas ir liels izaicinājums arī veselības sistēmā. Tomēr, neskatoties uz grūtībām, šīs problēmas jau bija iepriekš vērojamas. Ja mēs paskatāmies uz šo slaidu, mēs redzam šeit skaitļus, kas raksturo ekonomisko slogu, ko radījušas hroniskās slimības. Tas ir pavisam nesen veikts pētījums, ko mēs esam veikuši kopā ar SAO valstīm, lai pārliecinātu politiķus ieguldīt līdzekļus veselībā. Skatāmies uz kardiovaskulārām slimībām. Tās maksājušas Eiropas Savienībā 169 miljardus eiro un faktiski tas ir 62% no visiem veselības aprūpas izdevumiem. Alkohola radītais kaitējums ir izmaksājis 125 miljardus eiro katru gadu, un tas ir apmēram 1,3% no mūsu iekšzemes koprodukta. Daudz ko var panākt arī bez lieliem līdzekļiem, ja tiek izmantotas efektīvas stratēģijas. Profilakses veidā sasniegt ekonomiju rāda, kā var samazināt veselības izmaksas, strādājot kopā visiem un vēršoties pie visām un iekļaujot veselības aprūpē pilnīgi visas veselības
pilnīgi visas cilvēku grupas. Man ļoti bija patīkami dzirdēt Dublinā tos vārdus, ka ir vajadzīga jauna likumdošana, ir vajadzīga lielāka uzmanība sabiedrības veselībai un profilakse. Tie bija vārdi, ko es jau sen nebiju dzirdējuši, un tas tik tiešām ļoti labi, jo Eiropas reģions un politikas veidotāji visbeidzot ir sapratuši, ka nav jēgas tikai investēt veselības nozarē, bet ir jāinvestē visā sabiedrības dzīvē. Tieši tāpēc premjerministrs šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Es biju ļoti priecīgi, ka premjerministrs šeit bija Eiropā. Mēs no visiem veselības izdevumiem 3% ieguldam profilaksē, un tas nav pietiekami. Protams, šodienas problēmas sarežģītība izriet no Eiropas krīzes. Mēs ļoti uzmanīgi krīzei sekojam, un mums ir pierādījumi par ciešo saistību starp bezdarbu, sociālo labklājību un veselību. Sociālā labklājība ir bezdarbs ir saistīts ar slimību risku, un 60% vairāk pieaug iespēja, ka cilvēks atveseļosies. Ir arī stipra korelācija ar alkohola, intoksikāciju, aknu cirozi, tātad čūlām un arī psihiatriskajām problēmām. Mēs redzam, ka krīzes laikā stipri palielinās arī pašnāvības skaits Latvijā, tas palielinājās par 17%. Ja mēs skatāmies tālāk, ir jādomā par to, kāds ir sociālās labklājības izdevumu iespējas uz veselības uzlabojumiem un IKP augumu. Un tad šeit ir skaidri redzams, no šiem mūsu datiem ir skaidri redzams, ka katrs lats, katrs $100, kas tiek iztērēti sociālajai labklājībai, dod daudz lielāku mirstības samazinājumu nekā katrs $100, kas ir iegūti IKP pieauguma rezultātā. Tas nozīmē, ka mums ir pareizi jāorientē sava politika. Veselība 2020 runā par lielāku saskaņotību mūsu domāšanā, lai uzlabotu veselību un labklājību, un tā ir iespēja pārdomāt iespējas, mehānismus un institucionālo organizāciju visā sabiedrības nozarēs. Un galvenais šīs politikas mērķis ir skatīties uz pamata cēloņiem un sociālām determinantēm, ieguldīt sabiedrības veselībā, ieguldīt primārajā veselības aprūpē, kā jau ministra uzsvēra, ieguldīt profilaksē un hronisko slimību profilaksē, skatīties no visu valdības līmeņa viedokļa un kopīgas saskaņotas pasākumus veikt šajā jomā. Skaidrs ir mērķis, mēs gribam uzlabot veselību, samazināt netaisnīgumu veselības jomā, bet mēs gribam arī veidot tādu sistēmu, veselības aprūpas sistēmu, kas pievērš tieši cilvēkam. Galvenie strateģiskie uzdevumi ir samazināt nevienlīdzību veselības aprūpas piekļūstamībā, bet, lai to panāktu, ir vajadzīga arī pieeja no visas valdības viedokļa, no visām nozarēm, lai uzlabotu valdības iesaistīšanos veselības sistēmā. Mēs gribam iet ceļu, kad mēs samazinām Eiropā vislielāko risku, tātad ne infekcijas slimības, bet mēs arī gribam samazināt infekcijas slimības, kas vēl ir palikušas, un mums ir jāuzlabo
tad mūsu veselības sistēmu un arī visas sabiedrības atbalsts cilvēkiem. Protams, ka veselība ir mūsu galvenais mērķis. Un tāpēc es gribētu runāt par to, ka ir ļoti svarīgi pierādījumi. Ir daudz pierādījumu, kas runā par to, cik svarīgi ir pārvaldība. Ir pētījums par veselības pārvaldību un par veselības veicināšanu visā reģionā. Ir arī vairāki citi pētījumi gan par sociālām determinantēm, gan arī par citiem jautājumiem, kuriem ir jāvērš uzmanība gan politiķu vidū, gan arī veselības aprūpas speciālistu vidū. Veselība 2020 ir pielāgojums un praktisks politikas dokuments, kas rada mūsu reģiona dažādību, kur valstis sāk risināt jautājumus no dažādiem sākuma punktiem. Katra valsts ir unikāla, bet tai pašā laikā visām valstīm ir vienādi mērķi, kurus tās realizē pa dažādiem ceļiem. Šeit šī veselība 2020 strateģiskais dokuments ir arī papildināts ar dažādiem rīcības plāniem. Es gribētu arī runāt par to, kā Eiropas ministri ir pieņēmuši Eiropas rīcības plānu, kurā ir minēts 10 sabiedrības veselības funkcijas, kas ir jāiestrādā visās veselības sistēmās. Mēs arī atbalstam dalību valstis krīzes laikā, tas ir ļoti svarīgs mūsu darba aspekts, bet to mēs darām veselību 2020 kontekstā. Mēs lūdzam ministrus, pieņemot dažādus pasākumus, domāt ilgtermiņā, domāt par sabiedrības veselību, pieņemot dažādus pasākumus, aptvert visu veselību, veselības riskus, gan un iekļaut visu sabiedrību aprūpē, uzlabojot piekļuvi veselības pakalpojumiem, īpaši runājot par neaizsargātajām grupām. Un, protams, krīzes laikā cilvēku vajadzības ļoti pieaug, un tas ir jāņem vērā vienmēr, kad mēs pieņemam lēmumus. Un, kā es jau norādīju iepriekš, tas būs arī mūsu konferences temats Oslo. Es gribētu, lai ministri tajā piedalās, jo mēs gribētu šeit runāt gan par veselību, gan par finansēm. Mēs gribam runāt par daudzpusējām institūcijām, tā lai ministriem, veselības ministriem arī būtu savs vārds sakāms, pieņemot taupības pasākumus krīzes laikā. Tas man liek apstāties pie pēdējā jautājuma, kā prioritāte veselībai arī to var arī mērīt, mērot, cik naudas tiek tērēts veselībai no budžeta. Un mēs redzam, ka Latvijā šis cipars ir samazinājies krīzes laikā, kas faktiski ir arī samazinājies ne tikai absolūtos skaitļos, bet arī relatīvi no IKP šis procents tagad ir 4%, un tas ir ļoti maz, jo vienlaicīgi ir palielinājušies tēriņi, iedzīvotāju līdzmaksājumi tēriņi, un tas nozīmē, ka kaut kā šī situācija tomēr būs jāmaina, un mēs esam jau dzirdējuši no ministres, ka ir plāns, ka šī nauda no budžeta tiks atdot līdz 20. gadam, un jūs varat pilnīgi droši rēķināties mūsu atbalstu, jo ja
tas nenotiks, tad maksājumi no cilvēku maciņa pieaugs, un tas faktiski novadīs pie tautas slīkšanas nabadzībā, un tas nav tas, ko mēs vēlamies. Un viss pēdējais slaids, ko es gribētu jums parādīt, ir pamatojot to, ko es jau teicu, mums vajadzētu tomēr apstrīdēt to mītu, ka veselības aprūpe mazina sabiedrībai pieejamos līdzekļus. Tas ir mīts, kuram nav pamata. Veselība būtībā ir liels ekonomikas sektors, kas rada ekonomiskus un tautsēmniecībā svarīgus rezultātus. Mēs redzam šeit piemēru no apvienotās karalistes, kur mēs redzam, cik ļoti veselības nozare ir uzlabojusi veselības izaugsmi. Šeit šī ir arī tā informācija, kuru mums vajadzētu apkopot un arī vest uz Oslo un vienoties tad par kopīgiem risinājumiem un kopīgiem paziņojumiem. Bez tam es gribētu minēt arī to, ka 2020, veselība 2020 parāda, ka veselība ir jāskat kā svarīga sabiedrības politikas daļa. Ja Eiropas mērķis ir uzlabot līdzdalību, cilvēku līdzdalību darba spēku nodarbināšanā, tad tas ir kaut kas tāds, ko veic vienlaikus sadarboties veselības, sociālajiem un arī citiem ekonomikas sektoriem. Veselība ir ne tikai mērķis starp nozaru sadarbībai, bet arī veselība ir viena no starp nozaru sadarbības faktoriem, un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt ar citām nozarēm, un Latvija to vienmēr arī darījusi. Jums ir vesela komiteja valdībā, un es gribētu jūs sveikt šajā ziņā. Latvija vienmēr ir turēsies pie veselību 2020 mērķiem un vadlīnijām. Tāpēc, protams, mēs gribam runāt ar veselības ministriem, bet arī ar premjerministriem un finanšu ministriem un citiem ministriem, jo viņu iesaistīšanās var būt ārkārtīgi svarīga reģionam un valstī kopumā, un tāpēc atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Un ar šo es arī gribu beigt un arī sveikt ministri saistībā ar šo pasākumu un arī par to, ka viņa ir apvienojas šajā konferencē veselības un attīstības jautājumu, kas tik tiešām ir vienoti.